Jo faktiski, runājot par Kaktiņu kungu, tur es pats esmu redzējis, ka, teiksim, ir reitings, šodien reitings ir 2%, un rīt rezultāts ir 12% partijai, kurā pats es esmu, ja, tā sakot, un pēc tam viss brīnās, kas tad notika, un tad ir atbildi no sociologiem, ka, viņi pēdējās dienās veic ļoti intensīvu kampaņu, to mēs nevarējām paspēt nomērīt, ja, tikai 6-kārtīga kļūda, ja, 600% kļūda, bet neviens neatbildi, ja, un tādas epizodes var nosaukt vairākas. Tur meitenes kaut ko sarēķināja. Nepaspēja sarēķināt, precīzāk. Meitenes nesarēķināja, vai ne, un rezultātā, vai ne, teiksim, tās Kaktiņa meitenes. Nezaudējiet 2%, rekordpartijā 2%, nezaudējiet savu balsi. Rīt no rīta partijā 12%, kā tā gadījās, mēs tur kaut ko nepaskatījāmies. Ja? Tas 2005. gads konkrēti runājam, ja? Tas ir Rīgas vēlēšanas, starp citu arī tieši šāda epizode. Viss stāsti visiem, mēs jau piemirsām. Tas bija sen, jā, 20 gadu atpakaļ. Bija arī svaigākas lietas, bet to es vienkārši pats redzēju, kad vienkārši tajā partijā, kur mēs bijām, mums bija apvienība tāda eirokritiska, mums bija arī tur kaut kādā mērā tikām iekšā, vēl toreiz bija atļauti kaut kādas nelielas opozīcijas radiostacijas, tieši, kas uz Rīgu raidīja. Un mēs tur aģitējām, un labi gāja. Un reitings visu laiku tikai 2%, visi savijas latviešu krievu raksts nezaudējot savas balsis. Bet par laimi ne visi Latvijas lasa, tāpēc daži nolēma savu balsu zaudēt. Un finālā bija 12% vēlēšana rītā. Un tad visi žurnālisti bija klāt, kuri pirms tam rakstīja, ka par viņu mūs nebalsot, un mēs viņus metām ārā patiesībā, jo mēs teicām tā. Jūs vakar teicāt par mūs nebalsot uz redzēšanos, ja? Bez garām runām, ja? Tā, ka tur tādā veidā.